Jēkaba vēstule. 1. nodaļa. Jēkabs. Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps. Sūta sveicienu 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Bet ja kādam no jums trūks gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā Kunga ko saņems, bet lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīks, jo saule uzliec ar savu svelmi un izkautē zāli, un viņas zieds nokrīt, un tās vaiga skaistums iet bojā. Tāpat bagātnieks novītīs savās gaitās. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunam kārdināšanam Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldaities, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumu pirmaji. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čaklis klausīties, kūtris runāt, kūtris dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles, bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami, jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajās labadības likumā, nebūdams aizmaršīgs klausītājs, bet darba darītājs. Tas būs svētīgs savā darbībā.
Ja kāds šķietas Dievam kalpoja un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Tīra un neapganīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapganītu. Otrā nodaļa. Mani brāļi, lai mūsu godības Kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaiga uzlūkošanu, jo ja jūsu sapulce ienāktu vīrs ar zelta gredzenu, greznā tērpā, bet ienāktu arī nabags netīrā tērpā, un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu, un sacītu: tu nosēdies labi ērti šeit, bet nabagam sacītu: tu stāvi vai sēdies tur pie mana kāju pamesla. Vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par ļaundomīgiem spriedējiem? Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl, bet jūs esat nabagu likuši negodā, vai bagātie pār jums neuzkundzējas? Vai viņi jūs nerauj tiesās? Vai ne viņi ir tie, kas zaimo labo vārdu, kas saukts pār jums, ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem? Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tad jūs darāt labi. Bet ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Jo kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo kas ir sacījis: tev nebūs laulību pārkāpt, ir teicis arī: tev nebūs nokaut. Ja nu tu nepārkāp laulību, bet nokauj, tad esi kļuvis bauslības pārkāpējs. Tā runājiet un tā dariet kā tādi, ko tiesā svabadības likums, jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Žēlastība nebēdā par tiesu. Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt, ja brālis vai māsa ir kaili, un tiem trūks dienišķas barības? Bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Bet gan kāds teiks: tev ir ticība un man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi, arī ļaunie gari tic un dreb. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Ābrahāms, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku, savu dēlu, uz altāra? Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga, un ir piepildīti raksti, kas saka: Ābrahāms ticēja Dievam,
un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaukts Dieva draugs. Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien. Līdzīgi arī Rahāba netikle, vai ne no darbiem viņa tika taisnota, sūtņus uzņemdama un pa citu ceļu izlaistama. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. 3. nodaļa. Netopiet mani brāļi, daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam iemaukt mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz arī visu viņu augumu. Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūre tās vada, kurp tiecas vadītājs. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izvert no vienas mutes saldu un rūgtu? Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīna koks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Kas jūsu starpā ir gudris un sapratīgs, tas, lai pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Bet, ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana, jo kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības, bet taisnības auglis mierā top sēdz tiem, kas mieru tur. 4. nodaļa. No kurienes kari? No kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat. Tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Laulības pārkāpēja cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku.
Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka, uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo. Toties viņš dod lielāku žēlastību, tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet. Jūsu smiekli, lai to pārvērsti vaidos, un jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Neaprunājiet brāļi, cits citu, kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā. Aprunā likumu un tiesā likumu, bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis. Viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt, bet kas tu tāds esi, tu, kas tiesā savu tuvāku. Nu tad jūs, kas sakāt, šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu. Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve rītu, jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi redzams un tad izgaist, kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to, bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā. Katra tāda lielība ir ļauna. Tad, nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. 5. nodaļa. Nu tad, bagātnieki, raudiet un vaimanājiet par tam nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība ir sapūsi, un jūsu drēbes ir kodes sāēdušas. Jūsu zelts un sudrabs ir sarūsējis, un viņu rūsa būs jums par liecību, un sāēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Raugi, alga atrauta strādniekiem, kas ir nopļaujuši jūsu laukus, brēc, un pļāvēju saucieni ir sasnieguši tā kunga Cebaota ausis. Jūs esat virs zemes dzīvoši kārumā un baudās. Jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai. Jūs esat pazudinājuši un nokauši taisno. Viņš jums nepretojas. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu. Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo tā kunga atnākšana ir tuvu. Nenopūtieties, brāļi, cits pret citu, ka netiekat tiesāti. Redzi, soģis stāv durvju priekšā. Par paraugu ļaunuma panešanai un pacietībai ņemiet, brāļi, praviešus, kas ir runājuši tā kunga vārdā. Raugi, mēs teicam svētīgus tos, kas ir izcietuši. Par Ījaba pastāvību jūs esat dzirdējuši un redzējuši, kāds ar viņu ir bijis tā kunga galamērķis, jo tas kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs. Bet par visām lietām, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērestu, bet jūsu jā, lai ir jā, un nē, ka nekrītat sodā. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu,
Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā kunga vārda, un ticīga lūgšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli. Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības, un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku.